Nu, čau! Ar Ervīnu atbraucām šodien Līņos. Līņi. Ervīns jau man te 2 nedēļas braucam. Es saku, nu nesanāk man. Tu šitas, tad tas zini kā, un tad tur vēl kaut kas, un galā mežavību jānoķer. Mežavību noķer, tagad var arī paķert līņus. Ervīns man raksta, viņš vai braucam uz Lādzēniem, beigās viņš domā, ka uz Lobi, bet patiesībā viņš man uzraksta Lādzēnus. Es saku, protams, ka uz Lādzēniem, jo es jau biju izdomājis, ka mēs iepriekšējo reizi ar Jāni bijām, neratu Jāni, šeit es teicu, uz šejieni jābrauc ir Līņos. Un galvenais, kas ir? Ervīns tāds, nu jā, bet tā Lobi, viņš tā šaubīgi, bet viņš saka, bet mēs tā runājam par Lādzēniem, un tad Lādzēni, viņš saka, Lādzēnus es zinu. Nu jā, informācija ir tāda, ka ķerās. Nu tikai mums jāsaprot, vai mēs trāpīsim virsū tur, kur mēs trāpīsim, pludiņi. Nu ko, laižam iekšā. Lādzēnos rekur pasties visas laiviņas. Viena laiviņa maksā 20 eiro un 5 eiro maksā laikam licenci. Var sakot, samaksājam 30 eiro. Nu kaut kā tā. Ņemsim lielo pelu, ņemot vērā, ka mēs esam divatā. Jā, viņa šitā te šlankājās, bet uzliekot makšķeris uz galviem, pasties rekur, tur pat, redzi, tur varēs pat uzlikt makšķerītes virsū un viss ir jāsastiep mantas. Ervīns jau sādēsis būs ēnkurus. Jā, jo vajag 2 ēnkurus, vienu vienā galā, otru otrā. Vējiņš ir stipri minimāls, varbūt tās mums bišku pašlankās. Šodien Aivars, rekur tur viņš ir, tur viņš ir. Šodien viņš bija diezgan runātīgs. Viņš tā čaļī, viss notiek. Es jums tūlīt visu izstāstīšu. Viņš mums visu izstāstīja, tad tikai var redzēs, vai tur tas sanāks mums visu. Ko stāstādas pa zviņām? Man ir zivju tīrāmais, un es nepaņēmu zivju tīrāmo. Jā, tā kā tagad būs, nu labi. Pastāv iespēja, ka būs. Būs, jā? Jā, nu jā. Ja nav nazis līdz zivju tīrāmais, tad būs zivis. Šitā ir manējā barība. Šī ir manējā barība, šito es priekš sevis paņēmu. Es domāju, ka varētu zvinkā aprikozīti. Otrais, ko izdarīsim, kamēr peldēsim, lai barība jau briest, tad, kad mēs jau būsim atraduši īsto lokāciju, kur mēs būsim nobāzējušies, būs jau gatava barība un varēs žvidzināt iekšā. Nezinu, Ervīns saka, ka viņš grib tur zemi piemest klātai barībai. Es jau saku, ka jājauc pat taisno. Tā, kas te ir liņa karjās, trapērs liņa karjās, tad ir peletes. Tāda ir kaut kāds Baltic Bites, nezinu, tas ir kaut kāds šitāds oriģināls. Un Krišjāņa viena barība. Šitie ir marcipāni, visi ir marcipāni. Var sakot, strādāsim tikai ar marcipāniem. Nu, saka, ka Līnim tas marcipāns patīk. Pagaidi, vēl jau ir kaut kādas manējās drazas ir, bet nu, to pastīsimies. Tur man vienkārši no vasaras palikuši, no pavasara vimbu laika, no raudām. Tā kā to arī vēl vajadzētu iejaukt iekšā. Nu, ko tad tu tur, Ervīn? Nu, kā klasika, man liekas. Viss, kas mājā palicis no pagājušā gada un šogad piepirktā, sajauksim klasiskā veidā ar šķipeli. Nekādi tehniskie palīgi līdzekļi, jā, tā kā. Jā, es gan paņēmu bormašīnu līdzi, bet mikseri pašu aizmirsu. Es vispār daudz ko aizmirsu. Es paņēmu makšķeris, paņēmu pludiņus un pārējais, gan jau sajies. Un gan jau tā arī būs. Tas man patīk šīs tev. Ja, nu. Vasaras smaržas, jā, šīs. Jā, tā kā reizēm liekas, ka pats kaut ko varētu apēst no šī. Kādu klimpu uzcept vai ne? Satais klimpu un uztaisi. Jā, ielēsim ūdeņu. Tā, tad šitas te ir. Šito iemet iekšā. Jā. Manējās tās. Arī piemetīsim, drusku pamērcēsim šito. Nu, davai, samitrīm. Vakars mums ir garš. Sarunājuši. Jā, tā kā ir ko ņemties. Tāds līniskais noskaņojums šodien, jā? Nezinu. Bet ko viņš pat... Ervīns piedalās, kuram garāks sacensībās. Jā. Viņiem tur tas formāts ir, Vislatvijas formāts, jūs esat kaut kādi 30 dalībnieki, 15, 30? 40 tagad dalībnieki no visas faktiski Latvijas apaļās. Jā. Un ir jānoķer līdekas, jānoķer zandarti, jānoķer... Asari jānoķer. 3, jā, tad ir parastās baltās zivis, tas ir līnis, karūsa un... Breksis? Breksis, jā. Breksis, jā. Nu, lūk, un viņš tagad, zini, kā viņš tā, sastāstīja, ka šodien baigi karūsas esot ķērušies tāds no ap kilo 200, jā. Un tad viņš tā, uzreiz tā, viņi skaties, viņam tas karūsas tā, klausies, es domāju, ko tu viņš tam karūsam? Izrādās, viņš sacensību formātā uzreiz domā. Jā, bet jā, ir tāds, kuram garāks, es neesmu... Ir arī Instagrams, ir arī, man liekas, TikToks ir, viss kaut kur viņi ir, jā. Un viņi liek arī iekšā tos video, un
Nu jā, nu ir var sakot tāda sacensību formā. Tādi veči, kuri aptuveni vidējo paudzi, jā, tā kā mērās ar... Jā, mērās ar savām zivīm. Korekti. Viss davai krāmējamies laivā. Izslaucīšu laivu. It kā jau kaut kādā brīdī to lietu sola, bet ja būs lietas, tad joprojām. Nu tā, laiviņa ir izslaucīta. Nu tad mants, varēs mantas forši salikt. Un nebūs slapjas. Laikam es sākšu ar airēšanu. Es jau esmu te bišku roku uztrinis. Man bišku tā pieredzīta jau tāda ir. Uzairēt. Nav elektromotors būtu. Kaut kā neiedomājos, jā. Nekas. Cik tu te? Mēs jau mākam arī parastā. Tieši tā, 300 metri mēs tak varam nopeldēt arī. Arī aizstumt varam izkāpt un aizstumt. Tas jau nekas, ka te. Drusku paņemt pa šitādā. Lai tiekam caur tiltiņu, ja? Jā. Viss, un te jau būs. Savādāk. Ja es aizelsīšos, tad Ervīna tu stafeti pārņem, Almi? Labi, sarunāšu. Mums vajag rekur tur, un te ir rekur kanāls. Iet šādā veidā. Mēs peldam rekur no turienes. Teica, ka šeit esot tās zivis. Nu, kaut kur šeit esot viņas tur. Vēl tagad mums tur jāpeld, ir jāatrod, ir kaut kādi metri, dziļumi un vēl kaut kas. Tagad vajag te gondolēt. Gondolēsim. Ervīns saka, viņš esot bijis šinī. Kas tas ir? Nē, kura gondolām brauc? Holandi, nē, Holandi laikam, nē, kas tur vēl? Venecija. Venecija, jā, mēs esam Venecijā. Jā. Tagad te var. Tu pasties. Domāju, jau arī Tā, kur tas mītiskais šitais te tas mazais, tā kā tas zāles pēc apraksta. Un kur tur tie bērzi, jā? Nu labi. Un kur pasties, kur burbuļi jau ir, kur, redzi? Viss. Zīnim jau uzrūt. Bebris. Skaties, es kā meža vimba, uzreiz augšā. Noķēri savu krēslu, jā? Jā, tur tā ir jauns āķis saliek. Nu jā, Labi, jāgriež. ir labi. Nav Tā. kaut kas griežams. Man, nē, stulbums nav nekā griežam. Mēs esam izfilozofējuši, mēs nostājamies šeit. Vējš mums pūš no tās puses. Un metīsim, nu kaut kā tā, rekur te ir viens koridors, un tad rekur ir otrs koridors. Un mēs kaut kā šitā varētu sadalīt. Un tad vēl var vienu makšķeru varbūt tās tur, bet visticamāk jau divas stopus un divas kaut kur te gar malu. Un tad jau redzēs, kā mums te sanāks. Šajā gadījumā mūsu ienaidnieks ir tas pērkons, kas mums aiz muguras tur ducina. Diemžēl, tā naktiņas nē. Ja pērkons sāksies, ja lietus sāksies, tad var uzskatīt, ka slapji varēs braukt ārā krastā. Un tas jau ir bēdīgi. Tā, kamēr mēs triktējamies, esam atraduši to īsto spotiņu, kurā vajag mums iemest. Es šobrīd šito makšķeri nemaz nepārtaisīšu. Atstāšu to parasto pludiņu, kas man ir uz vimbām. Oi, kā ducina. Tā, šito te. Vienu slieciņu virsū un uzreiz. Ja mēs paspēsim līdz lietam kaut ko noķert, mēs paspēsim. Ja nepaspēsim, mēs nepaspēsim. Diemžēl tā tas būs. Tā, lapas nav, bet niedres ir. Niedres nav tā foršākā lieta. Niedres nevar noplūkt, ja aizķerās niedrēs. Ja paņems lielais, tad es nezinu, kā es dabūšu ārā. Saki, vēl vajag drusciņu uzmērcēt, ja? Sasūkus. Nu jā, lai var nogrimt, zini, kā savādāk putekļus nemaz aizmest nevarēs. Jā, saskries sīkās ar guļu. Nu, es jau iemetu iekšā, uztaisīju rekur bumbiņas. Uz tās makšķers man uzlikts ir naktens virsū. Uz šitās parastās lieciņa. Nu, ko, aiziet. Bumbiņa izšķīda. Vienu bumbiņu izšķīda neiemetot. Nu, apmēram virziens ir. Pareizais. Tā jau gan jau sajies. Viss tā kā vajag. Apā. Nu ko, tagad tik atliek gaidīt. Vai nu lietu, vai nu zivi. Kas pirmais atnāks. Bet nu gan jau kā. Es ļoti ceru, ka atnāks tikai zivs. Lietus aizies garām. Jo nu baigi ducina no tās Lietuvas puses, vai ne? Nu tur ir
Viss ir slikti, bet žēl, vējš pūš no tās puses, tas nozīmē, ka iespējams, ka viņš mūs sasniegs. Nu neko. Ervīn, tu jau arī samets? Vienu sametu, tas otru. Vajag lēmums, nevar saprast, mēs pamēģinām drusku to tā kā vairāk uz izdeļu, bet dilēma vienmēr. Dilēma, vai ne? Pa labai, pa kreisi. Labi, es šitā pat palikšu. Pamēģinām, jā. Tīri teorētiski ir jābūt kaut kur rudulim arī šeit. Nu tā būtu bijis jābūt, ka ruduļiem ir te jābūt. Ar tiem ruduļiem, nu tad, kad viņi šitie te un tu ķer līni un tev ķerās ruduļi, nu tas tāpatās tā kā ķert asaras un ķerās līdekas, vai ķert līdekas un ķerās asari. Nu tieši tāpatās ir, tu ķer līņus, karūsas, nu tā kā Ervīns, piemēram, grib karūsu, un tev ķerās kaut kādi ruduļi. Nu nav pareizi tas, vai ne? Jā, bet nu, ja pie pavisam liels necopes, tad arī ruduls arī saies. Viss būs kārtībā arī ar ruduļiem. Viss gaidam. Es tikko redzēju, kur te viena maza ziltiņa bija. Nu, ir noticis tas, ko mēs negribējām, lai notiek, un sākās lietus. Un tad sākās lietus. Tā nozīmē, ka uzreiz jāvalk ir džempers virsū. Ir! Ervīn, tu noķēri. Iedomājies, viņš līdz pakaļai ierīs ir. Kustināja, šūpināja. Nu, Ervīn, tu lielo noķēri. Šitas jums ieskaitē iet? Asars. Tas ir asars. Nedrīkst teikt, ja? Nu labi, gaidam nākamo. Šitas ir tas, ko es negribēju. Trāpīja riktīgi. Mirkstu, te bišku pa kasti, man tagad sēž uz kastes, viņa ieliekusies, man tek viss sapenēs iekšā. Nu, ko padarīs dzīvi tādu? Man jācer, ka šitais vēl 10-15 minūtes un beigsies. Ļoti gribētos tā. Līnim jau ļoti patīk lietus laikā ēst. Nu, vispār zivīm patīk lietus laikā ēst. Šitā copa šobrīd saucās caur ciešanā. Beidzās lietus. Jūs jau sākumā redzējāt, cik es cītīgi izslaucīju laivu. Jā, te tā. Bišķiņ tā kā lietutiņš pielīja. Ūdens tagad ir šitik te. Bet es saku, visā šajā ir viena laba lieta, kā man tā arī Ervīnam. Mums vismaz nav zeķes slapjas, jo mums zeķu nemazām nav. Tev nevar būt tas slapš tā, kā tev nav. Nu, tagad ir stunda pagājusi, ir 5. Un, jā, ir 5:30, un tagad ir otro bumbu metam iekšā. Smuki tagad te viss gluts ir, nu vairs nav nevēji. Mas, pavisam lietutiņš ņirbina. Nu, pludiņi smuki stāv. Nu, Ervīns šobrīd ir izvirzījies spēcīgā vadībā ar savu vasari. Pirms paša lietus viņš viņu paspēja noķert. Nu, es vēl gaidu savu pirmo copi. Es jau sāku domāt, varbūt tās jāpamēģina ruduls noķert. Bet, nu, tas tāds jau tāds lūzuma punkts. Ruduls būs lūzuma punkts. Nu, labi, mēs stundu tikai esam. Pusstundu lija, jā. Nu, to mēs izņemam ārā. Bet, nu, pārmetam un metam. Strādājam. Tas ir breksis. Ir. Tukšais. Naktenis. Jop, cik arār. Tā tas bija līnis. Nu, blīn. Es jau iepriekš skatos, vēl tā kaut kā piepacēlās. Iedosi jaunu slieku, man pilnīgi rokas sāka trīcēt. Naktinieku. Jo, haidī. Naktinieku. Tur tajā ķeselē. Blīn. Nu, kur tad viņš tur? Galvenais, es biju tekšu uz auglas uzvēris to tārpu virsū. Kā viņš šitā varēja? Smuki jau sāka stiept uz malu. Ai. Reiz tev arī bijuši tie izlecieni, jā. Nu, kur bija viens. Galvenais burbulīšu nav. Kāpēc viņi neruk? Nedabūja vispār. Nē, vispār. Tu kā mutis izraut ārā pa taisno. Atvēra muti tajā brīdī vaļā lopstās. Ak, tu. Nu, takš tur jau vajadzēja būt. Ai. Nu, labi. Metam atpakaļ iekšā. Gaidam nākamo. Nu. Standartā šādi. Jo es redzēju vienā brīdī, ka šitā te tā nodomāja, kaut kā muška.
Nu nekas tagad būs paēdis šitais, tad tās otrs būs. Nu, viņš vismaz zina, ka tur ir ēdiens. Nē, nu, ja mēs kādu no zivīm sagaidām, tas jau ir ļoti labi. Nu, labi, nākamā gaidām. Tagad pilnīgi redz, kā tie burbulīši man ap to pludiņu. Rekur tur kaut kas burbulīšus uzsit, un pie pludiņa man šinī virzienā. Un rekur te vēl tikko arī pie niedrītēm ir pienākuši kaut kāda, nu, vismaz kaut kāda zivtiņa ir pienākusi klāt. Bolās. Tas nozīmē, ka pa zemi iet. Nu, gaidīšanas jautājums. Aiz pludiņa rekur arī ir. Vispār nebija burbulīši tagad. Tā kā piepeldējuši. Nu, jācer, ka tulīt tās vēlreiz paņems. Ervīnam makšķere tā pa kreisi. Cik tev gramīgs pludiņš tur ir virsū? 3 gramīgs, jā? Jā. Nu šitie, kas itie ar elektrību iekšā to akumulātoru, viņi spīdīgie pludiņi. 3 gramīgs pludiņš, viņam ir uzlikts, nu, tieši, lai viņš peldētu. Un tagad uz otru pusi izskatās pavēlk pa kreisi. Jūs noteikti to neredzēsiet. Pasties, rekur bebrs peld. Klusu, lai viņš aizpeld garām. Aizpeldēja. Uz naktinieku. Uz naktinieku, jā. Būtās. Un tagad viņam tur copē, viņam tur staipa to, kas tur pinkiņi, jā, virsū. Jā, pinkiņi. Kaut kas tur ir. Ir. Jā, vispār. Stumda. Varbūt kāds rudulēns. Varbūt lielais. Lielais takš arī var purnu stumdīt visu laiku. Tas būtu mazliet ievilkt viņš uz leju. Izskatās kaut kas. Labi, sagaidīsim, kad kaut kas būs. Rekur dinamītu peletītes. Copē! Blin. Nu labi. Nu kas tad tas ruduls kaut kāds noteikti, ne? Ruduls neņem no grīdas tev. Pludiņš paskatīt. Atkal naktinieku ēda, kamēr es te. Tas ir līnijas. Tikko uztaisīja lietu viņam sabiedē. Nu, var sakot, jā. Es domāju, es pirmīt tieši šitās pašas peletītes. Ervīns saka, ka tādu laukumiņu uzskāja. Ņemot vērā, ka Ervīnam ir ļoti, ļoti liela pieredze karpu makšķerēšanā, tad, zin, parasti ar boilām spombo, ja? Ne spombo, bet ar kobru sitās. Ar kobru, vai ne, arī to laukumu saklāja, lai pievilinātu tur. Kā ar tām boilām, es nezinu, vairāk gadu makšķerēt, man liekas, ka tā, tas skaņa. Nu, tā kā samam, piemēram, ja, kaut kas reāli notiek, ja, un tā boila viņa tomēr tā kā iedod to skaņu, un ir ūdens tilpnes, kur vienkārši tā karpa ir pieradusi, ka tā ir skaņa, tad ir paika kaut kur, un viņa iet uz turieni. Nu, plus, protams, ir tas, kad nakts laikā, protams, īpaši sacensībās neļauj barot ar kaut kādām raķetēm vai vēl kaut ko, un to tu vismaz uzturēji točkā, teiksim, savu to barošanas punktu ar to boili. Tā ir. Nu jā. Pasties, rekur man šitiem copē. Uz otras makšķeres. Kas man te notiek? Kaut kas te sakustējās. Klausies, kaut kas te sakustējās. Šitā būs agrā vakara točka, un pēc tam pārslēgsies droši vien uz citu. Nē, izskatās, ka jā, viņi no tiem krūmiem nāk ārā. Varbūt tā, jā, nu, viņi piebarotā, jā. Kaut kas šupa, nu labi, nu pirmo zīvi vajadzētu noķert. Šitien man ir viens tārpiņš un 2 pinki virsū stāv. Un pasties tikko to naktinieku pa kreisi, kas man ir makšķere. Jā, tā ne šito. Ir. Ir arī. Tas bija breksēns. Es tev saku šitien, vai tikai brekšu nav. Tie ir breksēni. Kaspars ierodas, tur arī brekši ir. Nu. Tas ir... Brekšus tu vari ķert. Jā, brekšus drīkst, ja? Jā, tas ir tā stoki. Nu, man jau arī likās, ka tas iepriekšējais breksis, jo tas ļoti, ļoti līdzīgi bija tā kā lobē. Viņi arī šitā patās. Viņi paceļ un šitā tev pa riņķi viņi, un tad beigās kaut kur stiep iekšā. Pasties, kur tur to niedri.
vienu tālumā sasīt, varbūt tas tā, varbūt bebrs tur peld cauri. Nu, labi, likšu jaunas lieciņu. Nu. Kaut kas man te notiek. Kaut kas man te notiek. Stumda. Strādā, tas nozīmē, ka ir, kā atnākoši viņi ir. Nu, pavilka. Tā liekas, tāda līniska tāds opens tomēr, ne? Un tagad galvenais arī slīd vienkārši tas pludiņš, viņš nekur neaizķerās. Kaut gan visu laiku kā iemet, tā viņš ir kā iemīts, kur tad tagad viņš tukšāķis. Nu, nevar būt. Tikko tak jaunas lieku uzlika. Nē. Pārmetīšu. Nu. Tu mani pasaki, kas tas tāds ir? Un kā tā var būt? Un kas tas ir? Divreiz jau notīrīt. Divreiz notīri jāķi, nu. Nu, es visu tagad gaidīšu. Nākamā reize es ļoti ilgi gaidīšu. Lai apēd pavisam. Nu, kā var būt tā, ka nakteni noņem no āķi, nu? Jūs taču redzējāt, kā es viņu uzliku to tārpu virsū, visu tev uz auklas, nu? Kā var būt tā, ka tu pat nejūti, ka tev coper? Ko es daru nepareizi? Eviņ? Nu, man arī īstenībā baigi jocīgi liekas. Pat nesajūti, vispār neko nesajūti, nu? Nu, kad izvalks, viņš ir sakošāts, nu? Nu, tur kaut kas paliek virsū. Tagad tā, ka tu tevi vienkārši izģērbi. Pat nejūti vispār nekādu pretestību, ka tev pat norautu no āķinos to slieku. Kas tas tāds ir? Nu ko, es šitā te rekur, pasties asti atstāju šitai. Ārā, es pat nelieku virsū. Kas tu tas tāds lietus tagad sāksies? Nu ko, jā, nu tad kā liekšā, nu. Nu, nesaprotu, es šito nesaprotu. Es atvainojos, bet šito. Es noķeršu to zivi, kas ēd tos nakteņus. Es viņai paprasīšu, kā tu to panāc gatavu? Un kā tu to izdari? Un es tagad gaidu. Un ko velk? Nu. Asarīši tie ir, jei bogu saku, tie ir asarīši. Nu, kas tas tāds ir? Nu, asarītis, nu. Nu, kā var šitā mani čakarēt? Iemetu iekšā un uzreiz paņēmu. Tagad staipa. Ļaušu, lai apēd. Nu, aizstiepa nogrima tur, jā. Ir vēl galā. Nešūpo vairāk. Nu, šitas gan bija ruduls. Nu, te kā nogrita tā uzreiz paņēma kaut kur kaut ko. Izstās, ka tas ruduls. Nu, kur šitādu tu nakteni? Nu, drosmīga zivs. Tā ir ļoti, ļoti drosmīga zivs. Nu, tu tur vēl esi vai tur vairs neesi? Nē, viņš tur vairs nav. Tur tās zivs vairs nav. Jāuzliek atpakaļ. Pareizās lokācijas. Šī ir pareizā lokācija. Te bija visi iepriekšējie. Noķeršu uzdošu jautājumu tev, kas tu tāds esi. Tagad staipa. Klusējot. Tev pirmais paņēma? Ir. Es tev teicu, ka tā arī būs. Kā lai jau sabriet? Nē, tas ir dudulis. Dudulis, jā? Un tev līnis, jā? Nē, man nav līnis. Tu ļoti baigi. Nē, es vienkārši neesmu paņēmis. Varbūt tas. Ir līnis. Ir līnis. Nu tad es tev paņēmu. Mums kaut kas te sanāca. Klausies. Uj, paga. Tev arī sačukoja? Un tev jau arī tas ruduls. Smukais ruduls. Engurs ruduls. Lādzēna ruduls. Un šitā viņš izskatās. Nu, mēs viņu pagaidām ieliksim maisiņā iekšā. Pēc tam
pēc tam samērīsim un metīsim atpakaļ. Kur jau, ka jau būs, ko mest atpakaļ. Nu, re, kur viens ruduls. Tu to ruduli kur liki? Ir vēl, ja? Zelta zivs. Jā, zelta zivs. Ieliksim karpu glabājumā tīkliņā. Nu, man liekas, ka iespējams iepriekšēji arī bija tā kā līņa. Kas to zina? Tas izskatījās tipiski, ne? Vairs jau tu nesapratīsi neko. Eģā, pirmais ir. Ai, nedametu. Jāpiebaro, ja jau viņi tur man staigā. Gan jau, ka būs apēduši visu. Man nakteni kaut kas tagad ēda. Pludiņš ir nogūlies. Un tā viņš tur arī guļ. Pastiepa vēl gabaliņu uz priekšu. Nu, Ervīņ, ko tu saki, kad cirst? Kas tur būs un kad cirst? Es jau būtu piecirsts. Tu jau būtu piecirsts? Tas taču naktenis. Man zina apnika, ka viņi visu laiku man čakarē. Nu. Kā tu tā pa mazam gabaliņam? Viņš nekur nekad tā zivs vispār nekur nepeld. Un tas ir tāds pats liels ruduls, tā kā tev tagad paņēma. Es tā domāju. Ievā! Ir! Nē, būs labi, šitas ir ruduls. Es tev saku, šitie ir ruduļi. Šitie cilātāji ir ruduļi. Tā mistērija atklātē. Jā. Baltie paldi. Baltie? Kur te kārbiņā, nu? Ne? Aķā. Nu, engurē man patika šitādus ruduļus ķert. Ne šī tik maziņas, protams, drusciņi lielākus. Te man tā nepārāk viņas. Tā, nepaņēma. Tev ir tas tur ar kaut ko Zinu, bet baigs sliktiņš, bet ierīju, nezinu. Tev nav tik tālu. Nav tik tālu, tūlītās tā būs ārē. Tā. Nu, ja man vispār āķis ir atstiņi. Nu, ruduļi. Atradāt jūs. Nu, galvenais, ka tur uz tās makšķers tieši tas pats nakteni apēda, nu. Galvenais arī nespēja nogrimt nemazā. Nevar būt šūpot tur atkal kaut kas. Tas līnītim bija tāda stabilāka copīta. Iegremdēja, piespieda un tad vilka. Ar šitien kā ceļ uz augšu, tas zini, kad mērkeģis galāja. Ir. Kaut ko sapiņķerēju. Nezinu, ko sapiņķerēju, bet kaut kas sapiņķerējās. Nu. Es tev saku, tev jāmet man blakām. Ko tu te kaulējies? Tev nāks lielais, man maziņie nāk. Nu, ko jādabū ārā tas āķītis. Man maziņš āķītis ir. Es paņēmu uz parastām slieciņām. Nevis uz nakteņiem. Oi! Lai pa peļķi papeld bišķītī. Nu, tā ir ar tām daudzajām makšķerēm. Noņemšu nost tos divus tārpiņus. Es te pēc šitās metodas paņēmu iedūri, nokniebi, iedūri, nokniebi un tad vēlreiz iedūru šitā te. Un tad viņi tur visi trīs, ka visu laiku tās pelles tā šūpojās. Ai! Lokas nav kur nomazgāt. Nu, lūk, un te jāmet iekšā. Nu, redz, tā naktenīšus viņi te lasīja, tagad viņi šitos darbus. Un galvenais, kas ir ruduļi pazuda ruduļi. Tas nozīmē, ka iespējams pienākuši klāt, bet burbulīšu nav. Nu ko, gaidām vai iespējams nākamo Ervīn. Es tev saku, met blakām, viņi tur ir. Nu ir, Ervīn. Jā. Ervīn, Labi, es jau redzu, kā gribu. Saņemies. Makšķere saka, Mēs taču vienā laivā esam. Ko tu te čakarējies? Tur jāķer, kur ir. Tas tā kā... Ai. Jā, nu labi. Pastīsimies, kāds Ervīnam pludiņš ir. Pastieties. Man rekur rāznas brekšu pludiņš.
Man rekur tas ir Rāznas brekšu pludiņš. Jānis Kupra savām rokām šitos te visus taisa no niedrēm. Forša lieta. Visiem iesaku Rāznas brekšu pludiņus. Nu, ja jūs atradīsiet Jāni Kupru, tad zinat, ka var tādus iegādāties. Superīga lieta. Pulkstens ir 7. Un tā kā mēs, stundas laikā te kaut kāda baigā kustība sākās. Sākumā tie ruduļi atrada to pārtiku, tad man tie nezinu, kas tie tādi sliekas vilka nost. Man liekas, ka tie ruduļi varētu būt aiz astītes paņem, bet varbūt arī līnis. Un tu piecert un vienkārši norauj to slieku. Bet kā var būt tā, ka nekas uz āķi nepaliek, grūti pateikt. Teorētiski jau kaut kādai ļarpatē vajadzēja palikt. Nu tā kā stundas laikā nenormāla kustība sākās. Vakar iznāciens. Redzēsimies, tagad ir tādu trobelīti sataisījām. Varbūt tādu bišķi pieklusīs. Nu ko, sēžu gaidu tālāk. Šitas ir līnis. Raka, zem pludiņa raka. Ir. Tā kaut kas lielāks bišķītiņ, jā. Nē, nav gan tāds pats vien ir. Jā, čo. Šitos var arī taisnā kātā celt iekšā. Nopurināja nost. Uč! Bet ilgi raka viņš zem tā pludiņa, kamēr izraka. Labi, copi tieši laukiņā apakšējā. Jā. Nu ko, trešais mazulītis. Ir. Rudulis tas bija. Tas bija rudulis, kurš apēda naktenieku. Viņš jau nespēja apēst vispār kaut ko tādu. Tuk, lēkā. Atkal redz, kaut kā piecirt un atkal nejūt neko. Un galvenais, ka tagad man nebija pat viens stārps virsū. Man bija galva un aste. Bija pat kombinētais. Viens iepriekšējais un viens šitais. Labi, nekas. Sagaidīsim nākamo copi. Un tāpat tās uzvērs virsū. Astē noslēpšu āķi. Tā kā ņem. Šitā. Un uzreiz astes galā kā līdīs iekšā. Runāju, ka tas sliekas, tas zivis ēd no galvas, nevis no astes. Cik tur taisnība? Es nezinu. Bet, naktenieki, tā man liekas, salīdzinoši, ja mēs pat arī tos pašus ruduļus ņemam, tad šobrīd naktenieks uzvar šajās sacensībās pret slieku parasto. Tāpēc stundas es ieraugu copi. Bija ļoti labu laiciņu. Šitas ir īstais. Pasties redzēju, cik skaisti. Un ir arī, kas tas tāds ir? Breksēns, Ak, tu! Un aiz vaiga aizķēra. Ar savu lielu āķi. Redz, viņš pat neapēda. Un aiz vaiga. Kods tu? Jā. Uzreiz vaļā? Vaļā. Nevajag mums šitādus. Bet atnācis, tas nozīmē, ka ir uz barību atnācis. Jā, un tagad ir stunda pagājusi, kaut kas vēl laiku vai noticis, vai kā ir. Pilnīgs klusums ir. Tā kā arī baigi nekur nekas nelēkātu, vēja nav, laiva mums te pa bišķiņai groza. Bet klusums, šitas tāds jau patīkami, ka vismazām kaut kas uzcopē. Lai arī tie nebūtu līņi, bet uzreiz ir tā, ka man tur bija tā barība iebērta iekšā tās bumbas. Un sanāk tā, ka uzreiz apkārt pludiņiem tur tā burbulīši visur sāk peldēt. Un arī jau uzreiz ir tā kustība jūtami. Baigi. Ir burbulīši, ir kustība. Nav burbulīšu, nav kustības. Tas nozīmē, ka uzreiz urķējās labi, lai tās būtu tur rudulēni vai vēl kaut kas. Bet ja būs maziņās, piepeldēs arī lielās. Eksperimentēju ar ēsmas uzkabināšanu uz āķu. Mēģinu tā, lai no galvas sanāk pirmais. Respektīvi āķis būtu galvā, nevis astē. Gribās jau tā kā otrādi, nezinu, kaut kā pēc inerces vienmēr ir tā bijis. Tā kā atstāja to tievāko galu. Galvā iedurot, efektivitāte varētu būt tā kā lielāka. Man tikko bija copes, starp citu. Tāda izskatījās jau pēc pozitīvās copes, tikai nepietinu auklu, nepiecirtu to zivi. Nāca man
uz laivu virsū pie šitām te divām niedrītēm. Pludiņš jau bija un nesapratu, kurā virzienā viņš tur aizvilka. Nu, tā ir, tāpēc atkal jauns naktenis virsū. Kaut kam pa zobiem iedevu. Nu, jāgaida. Rekur. Ervīns saka, ka 8 jābūt ir otram cēlienam. Viņš gan neteica par pirmo cēlienu. Pirmais cēliens bija no 6 līdz 7, un tagad otram cēlienam jābūt. Viņš noklusēja pirmā cēliena esamību, bet es sagaidīju arī pirmo. Jā. Negaidīju to pa uzvešanos. Jā. Uz baltā, ja? Vai breksis tas ir? Jā, breksens. Breksens paņēmu. Tikko uzliku pinkus virsū, tu skaties, paņēma šitāds te plakanais, nu. 500. Nu, 500 gluži nav. Jā! Kā tu tādam var? Kā tādam var? Jā, nu pat dulo višķīti. Tu redzējies, ko, nu? Iemet un ir uzreiz, nu? No kurienes tu izniri? Tas nozīmē, ka zivis ir. Labi, ielikšu viņu ķeselē, pagaidām paglabāšu. Nu, es tikko iemetu iekšā jau kaut kas jau stumda. Jau stumda. Nu, nopietni. Līnis, nu. Redzēju, tā kā breksis uzreiz paņēma. Akķerīt liela. Tā arī varēja. Ir viņi tur, nu. Ir viņi. Viņš ir savs smuks galīgi. Nu, šit, nu tāds. Nu, cik smuks. Nu, bet līnis. Uz baltā, uz pinkiem un uz sliekas. Jā. Viņš visu laiku domā, ko tu viņam dod, ko viņam tad dod. Izrādās redzi, kā. Tikko to plicīt noķēr, tagad to breksīt. Tagad tas bija labs riktīgi. Jā. Vēl iesmēju, domāju. Mums, ka vajadzētu vienkārši pārvērties visu laiku. Kustināt to ēsmu. Nu, kaut kas ir jāpamaina visā tajā, jā. Oču, nu, mīļais. Kabatā man tulītās iekritīs iekšā. Tālāk. Ha. Nu, šitas gan bija, ne? Uzreiz nokritu un paņēma. Nu, ko, es uzliku jaunus stārpiņus virsū. Uzliku jaunus stārpiņus baltos un slieku te mēģināju saplucināt. Redz, tas nostrādāja. Nu, šitas gan bija negaidīts brīnums, jā, pavērsiens. Ne, nav jau tā, ka neko nedarīt. Jau tā, ka visu laiku kaut ko. Bet, nu, redzi, kā Ervīns ir iebuksējis. Viņam bišķītiņi, zini, kā necopējās, un viņš vairs netic tam visam. Jā. Nav tas zivja. Nav tas zivja. Braucam citur, tas zivja nav. Redzi, un atkal burbulīši, kur ir. Nu jā, šitas gan neizskatījās pēc līņa copes. Vēl, zini, kā es pat nepaspēju aptvert. Rokas nomazgāt no brekša. Trijām minūtēm, ja? Naktinieku. Uz naktinieku tikko cope bija. Nu, sāka stiept. Ko tu tālāk darīsi? Neņemsi. Pastiepa. Pamet. Pamēģināšu atņemt, varbūt tās. Zini, tā kā sunim vajag. Ņemciet. Nu, labi. Pagaidīsim vēl druscīti. Nu, naktinieku paņēma kaut kāds pīzģuks. Es atvainojos. Nu, rudulis tas bija. Nav, atkal nakteņa nav. Jēj! Nu, tā viņi man te dara. Un galvenais galvā taču bija iedūris iekšā. Nu, kā? Nu, kā? Es aizmirsu paprasīt tam iepriekšējiem rudulim. Kā viņš to izdara? Ervīna atgādina man, ka nākamajam jāpaprasa rudulim, labi? Jā, tik tālu, ka ruduļiem jārunā, jā. Rekur, tikko staipīja, bet nu uz pinkiem un uz slieciņas. Un Ervīns man atgādināja, ka man jāpaprasa. Klausies, viss, kur tu pazudi man? Rekur, tu man nokrita. Kā tu spēji novilkt veselu nakteni no āķa nost? Kā? Es klausos tevi.
Nu, čāpsteni vismazām, lai es redzu, ka tu runā ar mani. Nu padripinājās. Šitā, ja? Nu, labi, es tev sapratu. Skrien tālāk. Puika. Šitas izskatījās pēc īstās copes. Jā. Staipa, lejā staipa. Šito vajag paņemt nost. Pastīsimies, kas tur notiek, kas tur nenotiek. Ja velk tālāk projām, tad lai velk tālāk projām. Tikko Ervīns pilgiem laikiem iesmēla ruduli. Iepriekš bija tādi te divi maziņie, tagad tāds drusciņi lielāks sanāca. Bet, nu, principā, teiksim tā, ka cope, pulkstens kaut kādos, nezinu, 8:30 izslēdzās. Nu, tā kā pavisam no vārda. Nu, nav nekādas kustības, nekā vairāk nav. Nu, un tad mēs vēl druscītiņi padzīvosimies un viss. Nu, ir kaut kas tur šūpina man. Kur tur pludiņš man, ja? Šitā nesenāk pietuvināt. Pludiņš ir, bet, nu, kaut kā viņš tur negalīgi. No reaction. Kaut kas tur, kā var nakteni kaut kas tik minimāli staipīt, nezinu. Ui, cik stabili. Nu, šitas gan ir tik ļoti stabili. Nepazaudē to. Rudulis. Stabils rudulis tas bija. Beigās neliec pacēla. Labi. Tas ir arī viss. Ervīns deva zaļo gaismu, viņš saka, pietiek šodien. Pietiek. Nu, satīsim makšķeres un tad kaut kādu verdiktu par savējo lādzēnu apmeklējumu kaut kādu pateiks, jā. Barības lietas, jā. Jauno haika. Uzreiz. Un no rīta te varēs atbraukt. Iebarota točka būs. Jā, nu, tādā laukumā nebūs punkts, bet vismaz trāpīt varēs vieglāk virsū. Tad, kad redzēsiet, kā šeit izskatās, tad zinat, šeit ir tas lauks, kurā jānoķer tā zils ir, jo tur ir piebarots. Tieši tā. Nu, ir tikai pēc tam jāpastrādā pie tā, lai koncentrētu to zivi, bet tā viņa te kaut kur arī grozīsies. Nu, tas, protams, ja jūs rītā būsiet, parīt būsiet, nu, kaut kad jūs te būsiet. Nu, tagad ir pienācis tas brīdis paskatīties, ko es esmu noķēris. Šoreiz sanāca kaut kā. Nu, es nezinu, man ir ļoti grūti izskaidrot, kāpēc tas tā ir. Es domāju, to arī nevar izskaidrot šobrīd neviens. Bet Ervīnam ir viena tāda ideja, kāpēc tieši vienā lokācijā, tas ir tur pie tām niedrītēm, ir tikai viens punktiņš uz vienas makšķeres, kur ķērās, ja? Un viss, kas ir pa labi, nav. Gar to niedru sienu ir kaut kāda vai nu ceļš tai zivī, vai nu arī viņai ir kaut kur izeja ārā no tām niedrēm. Jo te ir arī tāds viens maziņš, nezinu, tā kā grāvītis, un tas varētu būt tā kā pirmais punkts, kurā viņas arī apstājās uz to barību. Nu tiešām tā arī bija, divas makšķeres uz vienas līnijas, un tur tikai ņem. Nu tas ir kaut kāds neizskaidrojums. Un viss, kas ir pa labi no tās vienas divām makšķerēm, kas blakus stāv, nekā tur nav. Es vēl teiktu, gar to niedru sienu varētu nostāties, nu šodien ņemot vērā, ka dienvidu vējš ir gar to sienu, vai arī tuvāk niedrēm vēl kaut kur piebraukt. Nu tas ir tādas manas idejas, un tās ir arī Ervīna, es viņas vienkārši atreferēju, bet kaut kas te, zini kā, tad, kad tev neķerās, tu sāc domāt, kāpēc. Nu tā ir. Nu jā, nu kopumā jau te beigās noķēri to līnīti, kā nu tur bija, kā nu ne. Jo, tagad. Labi, tūlītās izņems. Kas tev spainī? Jā, tur. Var ieliet, ja? Varam, jā. Jā, tūlītās ieliesim spainī. Laivā te baigais bardaciņš palika pēc tā lieta. Izskatās, ka mēs netrāpīsim uz nākamā lietas visu. Kāds varbūt laukā. Vismazāk pirmais vilnis ir. Nu, skaties kādi šitie. Pasties, šitas ir Ervīna, viņam tas ir kaķi, viņš teica. Šī tāds te plindarītis, tas slēdz dzīvo. Nu, mazie līnīši, nu šitādi te. Šitādi mazi līnīši, bet izskatās, ka jāuzliek virsū. Nu, varbūt šitas ir mēra 30 cm, bet nu šitas nav 30. Nu, tos tūlītās mēs arī laidīsim vaļā. Nu, kaut kā tā. Ervīna,
Kas tev pa pieredzi? Man ļoti patīk šādas pieredzes, jo beidzot arī kaut ko tu iemācies jaunu, kā nenoķert kaut ko, jā. Tā kā arī ļoti interesants moments, jā, kad iebaro praktiski cik te 5 metru attālumā viss, jā. Un nekā nav, bet tas ir tikai pirmais rauns. Tu nepadodies, ja? Tev jau nav variantu, tu jau nenoķēri, tev nav. Kuram garāks, vai ne? Jā, tāpēc tāds īsāks šodien sajūtos, jā. Neko, tā ir copi. Tā tas notiek. Jā. Bet es atceros, tu teici, ir laivas lāsts, jā. Ir laivas lāsts, jā. Vienā laivā nedrīkst līņus stopēt 2 cilvēki. Tā tas ir, jā. Jo viens vienmēr ķer un otrs neķer. Šoreiz es tas biju. Jā, diemžēl. Es varēju arī paņemt uz sevi to visu, bet nu labi, katreiz vajag arī noķert. Tieši tā. Ņemot vērā, ka man zivtiņas baigi, nevajag, atstāsimies jums, ko jūs sakat. Priecājieties, tiekamies citā vietā, citā laikā.